Nedēļu atpakaļ šajā pašā laikā es staigāju Limbažos pa veikaliem un lasīju kopā pārtikas produktus, lai veselu nedēļu pietiktu bērniem ko ēst, lai mums pašiem būtu ko ēst, un ne tikai ko ēst, bet arī ko baudīt, jo es gatavojos nometnē. Savukārt šāda mūzika droši vien, kas skanēja Aleksandram iztēlē, bet varbūt, ka šāda mūzika skanēja arī tais senajos aizlaikos, kas ir vēl tur pirms, ja jūs redzējāt to laika opi, atteiksim, pirms tās iztekas, kuru mēs tā kā ierakstījām apmēram 2000 gadus atpakaļ. Laiks droši vien bija pirms tam, bet mēs nemēģinājām atrast, kas tur varētu būt pirms tam. Bet principā mēs veselu nedēļu dzīvojām pasaku pasaulē, un tas ļāva mums tikt līdz tam laikam, kad varbūt laika vispār vēl maz nebija, kad vispār nekā nebija, kad arī pasaules vēl nebija. Un tad mēs tagad paskatīsimies, kā tas varēja izskatīties, kad pasaules nebija, kā pamazām viss kaut kas radās, kā latvieši zemi dabūja un kā viņi dzīvoja. Visi tie, kas izlasīja mājās Kurbata pasaku, zina, ka viņa bija ļoti gāra un viņam bija ļoti daudz to piedzīvojumu. Mēs neesam visu iestudējuši, mēs esam tikai vienu mazu brītiņu, to pārējo mēs esam atstājuši nākotnē. Mēs esam tur, kur mēs esam, un mēs esam tātad Latvijas un diasporas bērnu kopīgā nometnē, Kurbats Latvijas vasaras teātra pasakas. Nometni atbalsta Latvijas valsts un sabiedrības integrācijas fonds. Izrāda, Dievs rada pasauli. Pašā sākumā, kad pasaule vēl nebija radīta, tad Dievs didinājās līdz ar vēlnu pa tukšu bezgalīgu tukšumu. Tā līminoties, Dievs reiz bija nodomājis sāk radīt pasauli. Laulāns, tā viņš teicis. Tu māki ātri skriet, laidies leju, tālu. Tur redzēs savāds glušu un putekļus nepalīgi griežamies. Satver tos tik var izsaujā un atnes man. Jānis paklausīja un šāvās leju. Lai gan viņš skrēja kā gulta, tomēr pagāja labs laiks, līdz viņš nokļūt līdz vietai, kur glužu un putekļi griezās vērtatē. Viņš sāka tos tvarstīt un arī satvēra cik saujās. Bet ceramās nesustīgā prātā sāka domāt. To gan Dievs darīšot ar šiem glužiem un putekļiem. Domājams, ka Dievs tos grib izlietot tikai sev vien par labu. Vēlns nolēma kādu drusiņu paturēt pats priekš sevis. Bet kāda viņam nebija nekādu pavatu, kur tos paslēpt, viņš ieņēma kādu mazumiņu mutē, kad pārējo nesa saujās Dieva. Viņš noskrēja atpakaļ pie Dieva un sabēra atstos glužus un putekļus tam saujā. Bet Dievs to sēja izplatījumās sacīdams, lai aug un zaļoja, un lūk, to parādījās jauka, zaļa un līdzena zeme. Koki auga acīm redzot, puķis izauga un uzplauka acu priekšā, bet arī vēlns savā mutē samanīja kaut ko vareni auga. Viņš turēja ar muti visā spēkā ciet, bet tas neko nelīdzēja, jo tur iekšā auga un auga arvien trakāk. Laiki viņam izspiedās kā kalni, un viņš novērsās no Dieva, lai tas neredzētu viņa seju. Vēl mazu brītiņu vēl spēja saturēt muti ciet, bet tad tā skrupa ar varu vaļā un gāzās lieli zemes piki jaunajai un līdzenajai pastāvē virsū. Šie zemes piki, ko vēls no savas mutes izgrūdas, redzami vēl tagad pa visu zemes virsū, un tos sauc par kalniem.
Labdien, Pēti! Vai tu gribi zināt, cik ilgi tavs mūžs ir? Nu, tavs mūžs ir 30 gadus. Tas pa daudz? Nevarēsi ar 30 gadiem akstīties. Nu, tad būs tavs mūžs 10 gadus. Cilvēks. Cik gadus būs mans mūžs? Tavs mūžs būs 30 gadi. Tas ir par maz. 30 gadu vecumā. Es būs tikko nākus pie pilna prāta. Tev jāliek vēl klāt. Nu, tad tavs mūžs būs rīt. Tas pielikšu vēl 18 zirga gadus. Tas arī vēl par maz. Man bērni nebūs vēl izauguši lieli. Kas tos audzinās? Nu, tad vēl 12 suņa gadus. Tas arī vēl par maz. Kad es atkopīšos pēc vīra grūtā darba? Nu, tad pielikšos 10 pēc gadus vēl. Labi, tas derēs. Kāds tad arī esot cilvēku mūžs? Savos paša gados viņi dzīvo laimīgi. Zirga gados viņiem ir grūti jāstrādā. Suņa gados mēs sogunam. Un pērtiķa gados viņiem visas ir grūti. Zirmā savatnē koki runājuši gluži kā cilvēki. Tad gan bijis posts. Ļaudis nevarējuši nekā tikt pie mājas. Tikko grasījušies cirst, koks lūdzies tik žēli, ka pat bārdēniem vīriem asaras sākušas tecēt. Reiz kādai zemnieka sievai ir piedzimis bērns, un ir bijis tik augsts salalaiks, kā ar bērnu nekur glābties. Vīri, celies augšā, ej uz mežu malku, gādāj bērns savus. Neciet man, es vēl esmu pārāk jauns, no manis var strādāt laba malka. Labākai cer to veco stundeni. Neciet man, es esmu pārāk vecs, no manis tev nekas nebūs, man ir tukšs vīrs. Ej, cer to vīru, šādi. Neciet man, esmu pārāk līgs, ne bezumā varēs iegūt, ne pušu pārklēst. Labākai cer to svarīgu. Neciet mani vēl, no manis var izraukt labs lietuskoks. Ej, cer tos kokus graumalī, krūs. Neko darīt. Bērns salst, malku nevar dabūt. Jācer tie paši krūmi. Nu, es gribu sūdzēties Dievam. Sveiki, Dievs! Mājā bērns savs, malkas nav. Visi koki lūdzas, lai tos nocē. Ko lai es daru? Nevar ļaut bērnam nosaukt. No šī brīža koki vairs nevarēs runāt cilvēku valodā. Tu vari iet uz mežu zirs malku, cik vien tev vairāk. Atceries, bez vajadzības kokiem pāri nedarīt. Labi, Dievs! Nu vīrs beidzot ticis pie malkas, iekūris uguni un sasildījis bērnu. Dieva opis, 3. cēliens, Dievs piešķir zemi latviešiem. Reiz
Savos laikos Dievs dalīja visām tautām zemes. Katrs nāca un prasīja, kādu zemi vien gribēja. Sveiki, vācietis! Es te iedošu šo zemi Vācijā, tur, kur tu dzīvos, priecīgi un laimīgi tavu garo mūžu. Dear God, may I have a country all to myself? Sveiki, Angliete! Es tev iedošu šo zemi Anglijā, tur, kur tu dzīvosi, priecīgi un laimīgi tavu garo mūžu. Thank you so much. Je s'il vous plaît, donnez-moi une terre pour moi vivre. Sveiki, Franciete! Es tev iedošu šo zemi Francijā, tur, kur tu dzīvosi, priecīgi un laimīgi tavu garo mūžu. Merci beaucoup. Sveiki, Lietuviete! Es tev iedošu šo zemi Lietuvā, tur, kur tu dzīvosi, priecīgi un laimīgi tavu garo mūžu. Oh God, comme une bonne fille. Tu esi no Lietuvas? Gribu teikt, tu esi no Luksemburgas? Jā, Tev pietiks ar tādu maziņu zemīti. no cieņas. Nu, ja tu tā gribi, es tev iedošu šo zemi Luksemburgā, tur, kur tu dzīvosi, priecīgi un laimīgi tavu garo mūžu. Merci, boss. Latvietis neatnāca nevienā no nedēļas dienā, taču ieradās svētdien pie Dieva. Lūdzu, Dievs, dod man zemi. Kāpēc tu neatnāci agrāk, kad visi pārējie atnāca pret savu zemīti? Bija jāstrādā. Visu nedēļu? Jā. Kas notika pagājušā pirmdienā?
Un tajā Dieva atvēlētajā pasaulītē sensenos laikos dzīvoja saimnieks ar saimnieci, kuriem nebija bērnu. Saimnieks vēl par to neko negudējās, bet saimniece varēja gan mūždienu gremsties un bādāties. Un kā nu vēl par nelaimi pēc 7 gadiem saimnieks nomira, tad saimnieces bēdām vairs nebija gala. Kaut nu arī vīrs miris, to var paciest, bet kad tik man bērniņš būtu ko pačunčināt. Kādu dienu šādas domas domādama, saimniece iet gar upe un redz. Uz krastā izlekusi zivs, un tā ķeparājās, it kā gribētu atpakaļ tikt. Saimniece grib zivi ielaist atpakaļ upē, pieiet un pacelt to, bet zivs saka: Klausies, saimniece, es jau esmu pa pusē betā, un nekādā dzīvotāja nebūšu, tāpēc nemet man upē. Paņem mani, nokauj, izvāri un apēdi. Tā tev laimiņa dēlu dos. Tik pieraugi, ka neviens cits no manis nekumos nedabūtu. Saimniece gan grib paklausīties zivs padomām, bet pašai netīk ar zivi krāmēties. Tāpēc atdod to kalponi, lai tā zivi pagatavojot, iesācidama, lai no zivs vīrma un gaļas neviens nedabūtu. Kalpone lika zivi vārīties, un mēs visi varam viņai palīdzēt. Atrodat partneri visi! Jā, jūs tur! Atrodat partneri! Kur jūsu pārīši? Kreiso roku ar atvērta roka liec priekšā tavs partners un ar labo rādītājs pirksti mēs taisam mazi aplīši. Un sekoja to, ko mēs darīsim tagad. Varu putriņu, iesim milti katliņā. Tam devu, asilēm, Pēc kalpone tev klausīs. Esot taču jāzina, kā garšo, un vai tad gan citām dienām saimniece kādreiz nākusi pavārnīcu laizīt. Ko tur tik daudz? Nopņemkumos no zivs? Labs. Pastrēd no pavārnīcas virumu? Labs. Zvīņas un čidas turpretīm pavārna malā labi neizskatās. Tās pa durvīm ārā mēslanīca. Bet ķēve, sest vidū cauru dienu tik mauru grauzdama, iečāpo mēslanīcā un apēd zvīņas, apēd čidas. Ko tur teikt? Kur bats? Tur pat čidas gardas. Bet kas notika nākošajā naktī? Nākošajā naktī saimniecei atradās dēls, kalponei atradās dēls un arī ķēvei atradās dēls. Ļaudis ķēves dēlu iesauc par kurbatu. Gāja laiks, visi 3 bērni mazāk auga un palīdzēja mājas darbos. Skaistā Saimnieks vēl par to neko negudējās, bet saimniece varēja gan mūždienu gremsties un bādāties. Un kā nu vēl par nelaimi pēc 7 gadiem saimnieks nomira, tad saimnieces bēdām vairs nebija gala. Kaut nu arī vīrs miris, to var paciest, bet kad tik man bērniņš būtu ko pačunčināt. Kādu dienu šādas domas domādama,
Saimniece iet gar upe un redz. Uz krastā izlekusi zivs, un tā ķeparājās, it kā gribētu atpakaļ tikt. Saimniece grib zivi ielaist atpakaļ upē, pieiet un pacelt to, bet zivs saka: Klausies, saimniece, es jau esmu pa pusē pirta, un nekādā dzīvotājā nebūšu, tāpēc nemet man upē. Paņem mani, nokauj, izvāri un apēdi. Tā tev laimiņa delu dos. Tik pieraugi, ka neviens cits no manis nekumos nedabūtu. Saimniece gan grib paklausīties zivs padomām, bet pašai netīk ar zivi krāmēties. Tāpēc atdod to kalponei, lai tā zivi pagatavojot, piesācidama, lai no zivs vīruma un gaļas neviens nedabūtu. Kalpone lika zivi vārīties, un mēs visi varam viņai palīdzēt. Atrodat partneri visi? Jā, jūs tur! Atrodat partneri! Kur jūsu pāris? Kreiso roku ar atvērta roka liec priekšā tavs partners un ar labo rādītājs pirksti mēs taisam mazi aplīkši. Un sekojiet to, ko mēs darīsim tagad. Varu kurtiņu, iesim milti kārtiņā. Tam devu, asinēm, Pēc kalpone tev klausīs. Esot taču jāzina, kā garšo, un vai tad gan citām dienām saimniece kādreiz nākusi pavārnīcu laizīt. Ko tur tik daudz? Nopņemkumos no zivs? Labs. Pastrēb no pavārnīcas virumu? Labs. Zvīņas un čidas turpretīm pavārda malā labi neizskatās. Tās pa durvīm ārā mēslanīca. Bet ķēve sest vidū cauru dienu tik mauru grauzdama, iečāpo mēslanīcā un apēd zvīņas, apēd čidas. Ko tur teikt? Kur bats? Tur pat čidas gardas. Bet kas notika nākošajā naktī? Nākošajā naktī saimniecei atradās dēls, kalponei atradās dēls un arī ķēvei atradās dēls. Ļaudis ķēves dēlu iesauc par kurbatu. Gāja laiks, visi 3 bērni mazāk auga un palīdzēja mājas darbos.
Tā nu Kurbats pēc gadiem pieauga par tik lielu stiprinieku, ka visi mājas darbi tam pat tie visgrūtākie. Tīri nekas. Sviedrus uz pieres kā citiem cilvēkiem viņš vēl nav dabūjis redzēt. Tam iekrīt prātā kaut kādu vērtīgāku darbu uzsākt, mazākais tādu, kur dabūt sviedrus noslaucīt. Kādu dienu Kurbats saka abiem pusbrāļiem, saimnieces dēlam un kalpones dēlam, ka nodomājis jauno istabu iztīrīt. Šo jauno dzīvojamo ēku bija uzcēlis neloģis saimnieks, bet viena nelaime. Saimnieks šodien jau bija plānojis ievākties, bet ļaunais, kā jau vakar priekšā, nekas nelīdzēja, un tur dzīvot bija neizspējami, un ļaunos izšķoidīt ne tik. Pusbrāļi gan gribējās, ka pat trim nebūšot taču iespēja to, ko visi mājnieki nepaspējuši kopā, bet Kurbats neklausās. Beidzot pusbrāļi arī paklausa. Kurbats nokaļ zobenu un pustumsā visi iet uz apsāslu izstāvīdzi. Kalvēs, kalvā,
Ja viņā rodas piens, tad man cīnoties labākās, bet ja asinis, tad skrieniet man palikā. Esiet modri, nepieniet, kā noteicu. Kurbats nu paņem zobenu, aiziet pupmalē, nosēž tilta galā un gaida. Vārdas upē sauc Kurbats, 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 kurbats. Zosis gaisā Aizīs, 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 aizīs. Un bezdelīgas patiltē Lielā neizturējies galva šodien visas šuras. Te pašā pusnaktī dzird, ka nāk milža ziņu nesēji. 3 suņi kvērdami pa laukiem un 3 vanagi sveldoja pa gaisu. Kurbats atļauj savu zobeni, pieceļās un tur uz zobeni tiltam priekšā. Visa zeme nodimt, milzas 3 kāvām klāt, bet atturs pret kurbata zobeni un paliekā pret cienu. Gan milzas sauc Kurbats, maigas gals, lai mani pāri! Bet kurbats tur zobeni kā turēdams un atbild Nelaidīšu! 3 reizes milzis uzaicina savu pretinieku, lai atkāpjas, bet tas neko tomēr nelīdz. To redzot, milzis jau grib atpakaļ iet, bet kurbats nelīdz, lai nākot ar zobeni cīnīt.
tad ģējiet cīnīties zubiem. Tas tik bija cīniņš. Tilti gremēja, sēne ģindēja, zobeni ģikstēja, bet ilga galvas un ruņa kristāma šķaksēja. No uzvaras priekiem Kurbats sadzīvo līksmē ar saviem pusbrāļiem un visu saimi līdz otram vakaram. Dzirdi, ka nāk milža ziņu nesēji. Seši suni kvēlēja pa laukiem,
svēldami pa gaisu. Kurbas pieceļas un tur zobenu tiltam priekšā. Milzis 6 galvām klāt, bet atturas pret kurbata zobenu un palikā pret sienu. Gan Milzis sauc: Kurbas maitas gabals, lai mani pāri! Bet kurbas tur zobenu kā turēdams un atbild: Nelaidīšu. 3 reizes Milzis aicina savu pretinieku apkāpis, bet tas tomēr neko nelīdz. Tas tomēr neko nelīdz. To redzot, Milzis jau grib atpakaļiet, bet kurbas nelaiž. Vai nākot ar zobenu cīkstīties? Nu, kas tā, zobenu nevic, tas tik piecīduši. Rēja, zeme dindēja, zobeni trīksēja, bet milta galvas neļauja, visam šaksēja. Kurbats pāriet līdz mums mājām un priecās kopā ar mājniekiem par uzbrukumu. Silvā,
sarunu dzird, pusbrāļi nē. Viņš vakarā dodas uz šāliek kaus ar ūdeni un logā teica. Stingrāk kā citus vakarus brāļi, lai kaus mācību neizlaiž. Un tad teicās pret Ilta. Tur kā viss tā pat klusu kā citiem vakariem, tikai nemitoši vārdus kurkšķi. Kurbas, 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 kurbas! Meža zocis klaigā! Aizies, 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 aizies! Un bezgalīgi sadegdama šķivina. Lielam iecam deviņas galvas šodien visas šos! Milzis paliek mierīgāks, kaut zina, ka nekādi joki nebūs. Kurbats nostājas tilta vidū. Milzis pienāk un uzbrauj. Kurbats turas zobenu kā turēdams un atbild: nelaidīšu. 3 reizes Milzis uzaicina savu pretinieku, lai atkāpjas. Taču tomēr tas neko nelīdz. Redzot, ka nekas nenotiek, Milzis jau grib atpakaļ iet, bet Kurbats atbild: ko nu, ķekargalva, vaigsties, ko dziedi, nāc spēkoties. Labi, Kurbats cērt jaudas, nokrīt jau viena galva, bet tūlīt cita galva ataug vietā. Nokrīt otra galva, cita vietā, nokrīt trešā galva, atkal cita vietā. Redzēdams, ka tā galā netiks, tas nosviež zobenu un ieķera skailām rokām Milzim sprandā. Tomēr uz pirmo ķērienu iedzen pretinieku līdz ceļiem un otrais līdz padusē. Kurbats to redzēdams saka: visi karotāji brītiņi atpūšas, atpūtīsimies arī mēs. Labi, Milzis atpūša, apsēžas, atpūšas, bet Kurbatam tik rūp brāļu palīdzība. Jā, bet vai brāļi zina nākt, kad aiz miega, ne bada, ne kausa, redz, ne ziņas laižu. Viņš norai pastalu no kājas un sviež taisnīstavas logā, kur brāļi iemiguši. Šie apmožas, paskatās, kauss asinīm pilns, nu skrien kā sadeguši Kurbatam palīgā. Tagad gāja labākais, kuru galvu Kurbats nocirta, tur brālis vēl ar savu vāli tik stipri, ka baltas dzirksteles šķīda. Nocirsto vietu izdedzināja, tā kā jaunas galvas vairs nespēja pieaugt. Mazu acu mirkli Milzis kaut kā plutis. Bet kas tā bija par cīņu? Tilts nevarēja, zeme tindēja, zobeni
Pēc cīņa Kurbats iet iztīrītā istabā pārgulēt. Miegs viņu tādu nogurušu uzvar pavisam ātri, bet pirms tam gulētājs sadzird, ko sienas šķirbās mušas un kukainieši pārunā. Tāds nekantnieks apkāva mūsu vīrus. Lai nu vīrus apkāva, bet nokauto sievas, raganas un radītnieki, nešķīsteņi un sunkuriņi, attriepsies tiem knauķiem. Tie tikmēr visādi māksies viņiem virsū, kamēr vīrus attrieps. Nu, Kurbata saimes jaunā māja, kas gadiem bija ļauno apsēsta un nedzīvojama, bija no ļaunajiem atbrīvota. Nu, saimē bija brīvība pašiem tajā dzīvot. Jau nākamā rītā visi ar lielu prieku sāka ievākties un iekārtoties. Bet Kurbats vienmēr atcerējās, ko piedzirdējis tai naktī pēc Devigauju milžu pievarēšanas, un Allažina atgādināja to citu. Dažiem likās, ka tie ir nieki, tādas mušu un kukaiņu valodas, bet prātīgākie ieklausījās un vienmēr uzmanīja tiltu, lai nelaistu savā zemē nestrīstējus. Prātīgākie joprojām gan svētkos, gan ikdienā uzmana tiltu un sargā mūsu zemi.